mēs jau tiesākām papļāpāt, kas tev pēdējā laikā ir. Jā, nē, visu laiku ir. Man liekas, ka tas nekad nemainīsies. Parasti, um, varbūt to es dzirdēju arī tiem, kas tādas lielākas aģentūras, kas strādā un vienkārši ģenerē līdzes. Visiem ir vienkārši problēmas ar to, ka klienti nemāk tos līdzes apstrādāt. Un līdz ar to pēc tam Mhm. viņi visi vaino mārketingu, nevis Ā, savas pārdošanas iemaņas. mhm. Nu, tas tā kā, kad tu esi kaut vai uzlicis reklāmu, bet ielicis nepareizo linku, un tad vaino to, ka reklāma nestrādāja. Jā, tieši tā, jā. Tā kā, Mhm. un tādas lietas vienkārši. Tu jau redzi, kas tagad notiek visur apkārt, kad vienkārši uzņēmējs domā, o, Zai, bijis, ar ko es paņemšu tagad šo aģentūru vai speciālistu. Viņš man atnāks un viņš ar mārketingu man sakārtos biznesu. Tā kā, Mhm. bet tev jau jāsāk ar to, ka tev jāsaprot, kas tev vispār notiek. Ko pieņemsim populārākais, ja? Mēs šodien runāsim par atsauksmēm. Mhm. Atsauksmes ir tik svarīgas, lai dabūtu jauns klients. Vai ne? Jā. Ja tev būs sūdīgs atsauksmes, tad tu nevarēsi dabūt jaunus klientus. Un tas nozīmē, to, ka vienkārši, ja tev viss saka, ka tev vajag reklamēties, tev varbūt nevajag reklamēties. Varbūt sūdu nevajag rādīt visiem. Nu, tā kā, Jā. bet tā ir vienkārši. Un tad, vienkārši tad pirmais jautājums ir, ja cilvēks meklē, ja viņam gribās pieņemsim vairāk klientus, tad pirmais jautājums ir vienkārši, labi, tev tagad ir piemēram 10 klienti, vai 15, vai 20, ne? Mhm. Un tev pēkšņi vienkārši ir uzsita knipa, un tagad tev ir 40. Tu vari ar viņiem tikt galā. Vai ne? Un tad vienkārši, ja ir atbilde, ir jā, var, viss ok, man viss process, viss Mhm. sakārtots, super, jāmauc, vai ne? Jā, bet tu baigi labo pērli pateici par to, ka liekas, mārketinga sakārtos biznesu, bet tas nav tā sakārtot biznesu. Tas ir īstenībā iedot vēl vienu kaudzi ar cilvēkiem, kuri gribēs no tevis kaut ko pirkt, bet ja apakšā nav kaut kas sakārtots, tad nu, viņi arī tās atsauksmes jau nevar nekādas baiglabās rasties, ja viņam nav tā superīgā pieredze, ko tu sniedz. Kā Tieši tā, jā. pakalpojums sniedzējs vai vienalga, kāds tev ir bizness. Un tad iedomājies, tu jau neej ar mērķi, tu neesi biznesā, lai klients no tevis nopirktu vienreiz. Tu gribi, lai klients visu laiku regulāri no tevis pērk. Nu, Mhm. vienkārši non-stop vienalga. It sevišķi vēl tādā tirgu, kurā mēs esam te Latvijā, kur ir ļoti maz cilvēku, nu, salīdzinot ar citām valstīm. Vai ne? Ja tu kaut ko izdari slikti, ja tev ir tās sliktās atsauksmes, ātri jau par tevi uzzina. Jā. Nu, tā kā viss vienkārši tas, kāpēc mēs šodien gribējām par atsauksmēm runāt, tāpēc, kā iedomājies, vienkārši tā viena atsauksme vai tas viens tas sliktais posts Instagramā var aiziet tur, nezinu, cik simtiem vai tūkstošiem cilvēku, vienkārši, kur to var pamanīt. Mhm. Piemēram, tev ir cik tev kaut kāda, man liekas, 10,000 pārsekotāji ir. Pie 10, jā. Nu, un iedomājies, tu tagad vienkārši aiziet, tev ir slikta pieredze kaut kādā kompānijā, un tu esi viena no tām dusmīgajām, kurā vienkārši aiziet un uzreiz visu grib Tūlīt sabojāt. izstāstīšu, cik man slikti gāja. Viņi man neuztvēra nopietni. Jā, un Vakarā bija pie vienīgā notāra ciemā aizēju. Vienkārši tā attieksme, ej, tu nostot, es varēju. Tur es varēju tā kā, nu, ritīgi. Un galvenais, un tev bļāviens nav izvēles. Tur cita neviena nav tajā pilsētā notāra. Ot viens viņš tur sēž. Un tu vari pukstēt, cik gribi, ja? Tev tāpat jāiet pie tā vienīgā. jā, šis ir tik traki. Nu, tā kā ka tā ir reāli, ka tā nav nemaz cits Jā, variants. vai ne? Un viņš, Kaut gan es, viņš es īstenībā domāju, tā nē, es varbūt varētu arī uz Rīgu atbraukt. Nu, tā kā atvest. Sev man vajag pilnvaru uztaisīt. Un es domāju, es to cilvēku varu arī uz Rīgu atvest. Varbūt tās pie normāla notāra, te normāls attieksmes. Bet, mm, jā, tādas lietas baigā ātri aizceļo. Kas tev ir pēdējais ar atsauksmēm? Bijis, kur tu ne, vai pats liki, vai tu citiem kārtoji tāds interesantie gadījumi iesākam? kur es pats liku, un citiem kārtoju. Pa lielam, nu, saviem klientiem es parasti visiem salieku tā, lai automātiski viņas vienkārši prasās. Tagad aktuālākais, jaunākais ir, ko es vēl neesmu uztaisījis, bet ko es gribu, ir uztaisīt tādu kā filtru, lai saprastu, vai ir jāprasīt klientam atsauksmi vai nav. Mhm. Nu, tā kā, tas, Vai protams, viņi arī vispār atkarīgs. raksta, vai viņi vispār iedod? Nu, tādā Vai, ziņā, nē, vai vajag nu, prasīt, vai ne? jā, tieši tā, vai vajag prasīt. Jo, Mhm. pieņemsim, nu, ir jau daudz tie, nu, tie jau zina, ka latvieši ir tādi klusētāji, vai ne? Un pienāk tev 3 reizes oficiāls un prasa,
hei, Monte, vai viss kārtībā? Jo, viss kārtībā. Un tad Mhm. izēj no tās kafejnīcas, un tu vienkārši ieraksti, tur ieliec vienu zvaigzni un ieraksti, ka Dievs, ēdiens bija pārsālīts, tas bija slikti, šitais bija slikti. Jā, bet šitos, starp citu, nu, labi, viens ir tas, bet otrs ir kā valodnieks. Ja? Jautājumā pašā jau, vai viss kārtībā ir, nu, kā tu prasi, vai viss kārtībā, vai grūti ir atbildēt, nē, nav viss kārtībā. Bet, ja tu paprasīsi, nu, kaut ko precīzāk, pieņemsim, vai jums patīk garša, par garšu mēs varam, nu, tā kā diskutēt, vai ne? Nu, Mm, tāds, nu, un es varu pateikt, nu, man mazliet par sāļu. Bet, jā. redziet, nu, tā kā pašā jautājumā, un es pieņemu, ko es esmu no saviem skatījusies, arī, ka citreiz atsauksmes prasa vai kaut ko paprast bišķi nepareizākā veidā, un tā, bļāviens, tas nav tas, ko es gaidīju. Tāpēc, ka es vienkārši to atsaucu, nu tā kā viņš neizskatīsies tik forši, ka es uztaisīšu screenshot un ielikšu savu storijā. Tāpēc, ka es to atsauksmi paprasot ar citu jautājumu, nu, citādā tādā, nu, citā kaut kādā stilā, ja, un tas cilvēks, nu, pieņemsim, viņš nevis runās tieši par manu produktu, bet to par pašizaugsmu vispārīgi. Jo tāpēc, ka es paprasīju, nu, pieņemsim, kāds ir tavs tur pašizaugsmes, labākais notikums pašizaugsmē, nu, es tagad izdomāju, ja? Un viņš vispārīgi sāk runāt, nevis tieši par to manu, es gribēju par savējo, tad man vajag prasīt, kāds ir tavs labākais pašizaugsmes moments darbā ar mani. Mm, Ja? Un tur baigi interesanti ir, man liekas, tos jautājumus pareizi salikt, tādas foršas, un droši vien, ka, man liekas, no lielām kompānijām var baigi labi mācīties. Nezinu, es tev pagājušajā jau arī teicu, es bookingā tagad nesen liku, un viņiem arī ir, nu, tādas, viņi tā precīzi, tā interesanti paprasa, man liekas. Nu, lai tev ir arī, nu, lai tās atsauksmes ir tiešām tādas, nu, vērtīgs. lasāmas, patīkamas, vērtīgas, jā. Jo par to restorānu jau arī, nu, vai jums viss kārtībā? Nē, nu, man it kā viss ir kārtībā. Vai jums garšo Ritīgi. ēdiens? Ne īpaši. Kā jums patika apkalpošana? Ideāla. Nu, tā kā es saprotu, tev ir tik daudz tās, nu, tev apmēram, iedomājies, no sagaidīšanas, apsēšanās, es nezinu, trauki, kāda porcija izmērs, dakšiņas, vai tev patika, kādā krāsā ir, es nezinu, apgaismojums, atmosfēra. Nu, tā kā jā, tos atmosfēra, nu, ka tur vajag daudz tie komponenti, un ne jau visi ir slikti. Yes, ritīgi labs punkts. Es nebiju iedomājies. Nu, tā kā tu reāli, tu uzdod jautājumu, tu uzdod slēgto jautājumu, un atbildi ir parasti jā Jā, vai nē. Un ja klientam jā, vajag ritīgi sūdīgi būt, lai viņš teikt, nē, nav labi. Nu, tā kā, jā, ja viņam ir pa vidam, nē, viņš tāpat atbildēs, nu, tā kā, jā, viss kārtībā, lai vienkārši, nu, lai nebūtu tā jā, saruna jā, jā, jāsāk. Bet jā. īstenībā, ja darīt tā, kā tu saki, tiešām arī, nu, pārdošanā arī vienkārši ir slēgtie jautājumi un atvērtie jautājumi, nē. Mm, Un kaut vai vienkārši pajautāt, kā garšo. jā, Tas jā. tev likt aprakstīt, tas ir labi, šitais ir labi, tas arī ir labi, prasīt tos Mhm. tas vai šitais. Nevis kā Mhm. ir labi, slikti, labi, un viss vienkārši, nu jā vai nē Nu, no jā, sērijas. tāpēc, ka lielākoties jau nav jau tik slikti, lai teiktu, ārprāts šausmīgi, vai ne? Jā. Nu, tāds, un tad, kā otrs ir, mēs taču esam visi bijuši tādās vietās, kur atmosfēra viss ir ritīgi, amazing, un vienkārši nomainies pavārs un nav garšīgi. Bet tas jau nenozīmē, ka restorāns ir nu, tā kā šausmīgs. Ēdiens nebija labs, bet atmosfēra viss pārējais ir vienkārši varbūt 5 zvaigžņu līmenī. Ja. Un otrs ir, ja kaut kāda, tu aizbrauc uz parasto karbonādes vietu, kur īsnībā tā ritīgi foršā, nezinu, Anna apkalpo tevi, un vieta īsnībā nav nemaz tur tik baigi tīrā vai smukā, bet tas ēdiens ir nenormāli garšīgs. Tur, es nezinu, viņa apčubina tevi kā omīte, un tev arī patīk, nu, tā kā, bet atmosfēra, pieņemsim, nu tā, nu nav, jā. Nu, nav, nu, Jā. tie koka krēsli kaut kādi nērti, ja tur krodziņi, ja. Bet ēdiens ir garšīgs, un Anna vienkārši superīgi apčubina, ja. Un nomainās Annu, ir cita, un viss, un liekas, viss ir slikti. Nu, tā kā, man liekas, jā, tie vairāk tās, nu, man liekas, tā kā arī bookingā ir tās zvaigznītes par, jā, par tīrību, par apkalpošanu, par ērtumu, ja. Nu, tā kā, un tad tu tiešām vari godīgi salikt, un citās es pat redzu arī, citās ritīgs 10, citās es tur 5, jā. Un tad arī tu vari, nu, kā pašam, man liekas, tev arī uzlaboties, gan arī, nu, man liekas, tas pats, piemēram, online kursos, tu vari par prezentāciju, par komunikāciju, par, es nezinu, onboarding, kā ir latviski, ja, par to, kā tevi uzņem kursā, ja, vai tev bija viss skaidrs, kur tu visu vari atrast, ja. Mm. Un tad tieši tādu pašu īstenībā var dot pat, nu, tādu baigo detalizēto. Jā. Um, Tu baigi labi pieskāries tam, kad ir vairāk, nu, vairāk veidi un vairākas pieejas. Ne tikai tam, kāpēc tu prasa atsauksmi, tāpēc, ka daudziem ir vienkārši tā, neprasīšu, viņš ieliks sūdīgi. Nu, tā kā, vai ne? jā, Un līdz ar to vienkārši, bet man liekas, ka tas, nu, tā ir nenormāla kļūda, tāpēc, ka tu jau nezini, ko salabot, ko darīt savādāk. Un tagad
tas, ko tu stāsti, šis jau ir ritīgi tā, ritīgi vērtīgi, tāpēc, ka tu mēģini saprast tiešām, ko tu vari uzlabot. Tu vairāk prastu atsauksmi, vairāk kā, tā kā feedback, Priekš vai ne? sevis, priekš refleksijas, jā. Priekš sev biznesa. Bet lielākā daļa cilvēku vienkārši prasa, kur lielākā kļūda vairākiem tā kā uzņēmumiem ir tā, ka vienkārši, kur tu regulāri ej, vai jūs ielikt mums atsauksmīti, un viss, un vairāk jau nekas, vai ne? Vai Un ka tad, man besīk, ka 3 reizes sūta šitos ten, tā kā es ielikšu, bet pagaidi. jā, labi jau vispār sūta. Viņi jau, Nu, jā. tā lielākā kļūda ir tā, ka vienkārši pasaka mutiski, ka es aizēju mājās pēc 2 stundām, man jau citas lietas ir, par kurām es domāju, es aizmirstu to tavu atsauksmi vispār ielikt. Es neesmu atrast tavu kaut kādu konturu un tu vispārējo. Un tad tas, ko es tev tagad teicu, ko es gribu sakārtot arī klientiem, uztaisīt tādu kā automatizāciju, ka, piemēram, tu tagad aizēji uz kaut kādu iestādi, ja? Nezinu, pieņemsim, tu aizēji pie zobārsta, ja? Tu veic to vizīti, un tagad ir tā vienkārši klientiem 3 stundas pēc vizītes vienkārši aiziet tas, hei, Montu, vai tu būtu tik laipni un veltīt pāris minūtes, lai atstātu mums atsauksmi. Kā tev pie mums patika? Un kad tu spied uz linka, tāda man tagad sūtās klientiem, ne? Kad tu spied uz linka, tad tev var vaļā to Google kontu, un tur tev uzreiz rādās vienkārši, tu vari ielikt no 1 līdz 5 zvaigznēm, ne? Un apakšā teksts. Bet tā problēma ir tā, ka bieži cilvēki, kad ieliek, ir vienkārši ļoti īpaši cilvēki, kas man nepatīk, piemēram, kur ieliek 1 zvaigzni un neko neieraksta. Paldies, tu esi ritīgs malacis. Paldies tev, ka tu, man vienalga, ka tu, ja tu man ieliec 1 zvaigzni, super, bet ko man dod tas, ka tu man ieliec, piemēram, 4 zvaigznes? Un ieraksti, ka viss bija super. Ok, tad ierakst man, ko es varu uzlabot, lai es no tevis dabūtu 5 zvaigznes, ko mēs arī esam atbildējuši klientiem. Viņi uzraksta, viss super, viss patīk, ielikt 4 zvaigznes. Droši vien paši pie savas domā, jau nevar dot visas, jo, lai viņiem iet izaugsmē, bet kādai izaugsmē? Vai tu vari man